Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centrs Sava vieta savu darbu uzsāka 2007. gada 28. septembrī. Šobrīd centrā aktīvi darbojas 18 jauniešu padomes dalībnieki. Centra mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Turpinājumā skatieties nelielu interviju ar Valdemārpils un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītāju Andri Grīnbergu. Kā Jitis Sava vieta jaunieši iesaistās Valdemārpils kultūras dzīvē? Es domāju, ka mūsu jaunieši ir ļoti aktīvi, un sevišķi tas ir no šī jauniešu centra redzams, ja? Jo viņi diezgan aktīvi, pat vadītāji ļoti aktīvi, cik es ne tikai zinu, cik es ticies, runājis, un tāpat nekad nevienu pasākumu, kā lai saka, neatsaka pat uz Jāņiem tas lielais pasākums, ja? Man liekas, ka viņi ir drusku aktīvāk nekā mums te kultūrai vajadzēja būt tieši no tās puses, ja? Ka viņi to kultūras dzīvo aktīvāk, vai tāpat mūsu skola, ja? Kas ir ļoti aktīvi šajā kultūras dzīvē, vai citādi tie pasākumi. Jitis Sava vieta rīkotajiem pasākumiem jūs ir aizrāvis visvairāk? Jāsaka tā, ka man ir bijis maz iespēja šajos pasākumos piedalīties, jo es vienmēr esmu kaut kur prom. Ja? Kaut kur esmu prom, bet man liekas, ka toreiz, kad mūsu kolektīvs piedalījās, ko organizēja jaunieši, tas ir dziesma par dzīvi. Bija tāds pasākums, ja? Ir kaut kas tam līdzīgs, ja? Ar tām dziesmām, kur un visādi minējumi, tur vēl arī bija jāatmin komponistu un izpildītāji, ja? Es domāju, ka tas, un es domāju, arī tāpat jūsu pasākumu, ko jūs piedalāties un ejat tīrīt to Dzirnavu kalnu un tāpat tās aktivitātes Dupurkalnā, kas notiek, tie pasākumi ļoti daudz un dažādi, ja? Es domāju, ka viss ir savā ziņā interesanti. Interesanti un atbalstām, un tas es tikai varu pateikties jauniešiem, ka viņi mums tik aktīvi un radoši, un noteikti arī vadītājai pateikties, ka viņi tiešām ir savā vietā, ja? Sveicināti kultūras ziņās! Valdemārpils Jitis Sava vieta jaunieši kopš dibināšanas dienas cenšas aktivizēt Valdemārpils kultūras dzīvi, organizējot pasākumus, rīkojot akcijas un piedaloties valsts svētku organizēšanā. Tajos tiek iesaistīti visi pilsētas iedzīvotāji, tajā skaitā bērnudārzs, skola, pašdarbnieku kolektīvi, pārējās pilsētas iestādes, pēcināru klubiņš un citi. Lielākais un iespaidīgākais pasākums šogad bija Valdemārpils Dupurkalna estrādē, kur jaunieši kopā ar pašdarbnieku kolektīviem iestudēja Jāņu izrādi Limuzīnas Jāņu nakts krāsā. Valdemārpils jauniešu centrs ir aktīvs ne tikai kultūras dzīvē, bet arī sportā. Līdz šim organizētas tādas sporta aktivitātes kā galda spēļu sacensības, netradicionālās sporta spēles, orientēšanās sacensības, supergneģis.
Un šā gada jūlijā Valdemārpils skateparkā notika ekstrēmo sporta veidu sacensības Valdemārpils kauss 2011. Tas pulcināja dalībniekus no 5 Latvijas pilsētām. Palieciet pie saviem ekrāniem, turpinājumā skatieties laika ziņas. Esiet sveicināti laika ziņās. Jauniešu centrs Sava vieta atrodas Valdemārpils ziemeļu pusē. Laiks šeit vienmēr ir saulains, jo apmeklētāji un jauniešu padomes jaunieši ir pozitīvi, atvērti un radoši. Laika prognoze ir īpaši labvēlīga, neskatoties uz to, ka ārā pūš vējš un līst lietus. Un pilnam komplektam pietrūks tikai sniegs. Veiksmīgi jums šodien! Es no jums atvados! Visu labu! Es domāju, ka jāpārbūt. Visu labu! Visi pilsētas iedzīvoti, tajā skaitā bērnkārs, skolotāji, šķēdzi, ekoloģija, pārējās pilsētas iesniedz. Jodā! Tu iesteki tās prom jau. Sveicināt, lūdzu. Iespaidītākais. Radeons HD 677. Давай, hamburg, my darling. No. Es nevaru saņemties, uz vārdu nenāk par lūpām.
Nokļūpējās jau trekad.